Čau visiem, šodien filmēju video Simsā un nevienoties tam man cepures, jo es pašas parādījies, nezinu kā viņus noņemt. Es mēģināju visādus veidus, bet es dabūju 3 jaunas lietas. Simsā zīmēt, es jums to parādīšu. Viņā rokām zīmē. Redzat? Un, kad ir gatavs, ir sanāca šāds zīmējums. Nē, šāds nav, bet savādāk zīmējums sanācis. Viņi tur pabeigs ātri. Un zīmējums gatavs. Nu, viņi tur taisa dažādi zīmējumus. Pēc tam ir jāpaņem un jāieliek somā. Un jāieliek somā, jā. Pēc tam var uzlikt uz sienas vai pārdot. Redz, ka viņš ir. Pēc tā tu ir. Nu, pārbūt, bet tad naudas nekrāsties, klāt nenāks. Tas ir kāši parādīja. Tad te ir izlietne. Te spēlējās. Un nepieaušu to, jo tur pieaus manas omas. Tāpēc, ka viņas ir kuku. Tātad viņas, nu, te vēl spēlēties. Tā ir tāda spēļu virtuve. Un liek spēlēties, un te var lasīt grāmatu. Es lasīju, bet te ir tāda bilžu grāmata. Un viņu paņems grāmatu un skatīs bildes. Protams, viņi varbūt sēdēs uz grīdas, varbūt uz krēslām vai uz dīvāniem, bet man viņi sēž uz grīdas. Un te viņš šķirsta bildītes. Te bija 3 man labākie jaunumi, un jūs jau redzējat arī. Jūs jau zināt šitādu gultu. Tā ir gulta, tad ja nevis, nu, pusavu. Tas ir, nezinu cik gadiem, bet tā gulta ir jau vidējiem. Tā kā, kad iet jau 3. 4. klasē, tādi. Jo tāda gulta lāta, bet tādi var gulēt šī meitene. To pierādīšu. Šitie viņi gulēs ar sēgu. Vienā 2 citās gultās viņi gulēs bez sēgas, es jums to parādīšu. Nekad nepērkat šo gultos, viņi dažreiz pērku, bet vispār šo gultu nevajag, nu, viņu var pirkt, bet, ja jūs gribat ar nepirkt, jo, nu, šitā viņi negulēs ar sēgu, bet te viņi gulēs ar, kā viņi sauca, plēdulot. Un arī viņam gulēs vēl ar plēdu citā. Šitā ir arī mašīna tikai no meiteņu, un te viņa arī gulēs ar plēdu. Viņa ar segu gulēs tikai šitajā gultā un šities. Man te kamīns istabā.
Es var izslēgt, var ieslēgt. Es nezinu, es viņu vienmēr sēdzu iekšā, tikai pa naktīm sēdzu ārā. Tas pats arī ir datoru istabā, kur ir skāpji pārķerties. Un viss, es jums aizmirsu vēl parādīt šito lietu, ko es arī vakar dabūju kopā ar šitām virtuvi spēļu zīmēšanas tāfelīti un grāmatu plauktu. Es vēl dabūju klāt šito. Un es jums parādīšu, tur pēc nevariet, tur arī pieaugušie dejot. Es viņu ieslēdzu un jāpagaida, kamēr viņš aizies. Viņš paģērbies un sāk dejot. Dažreiz visu laiku. Pagaidiet. Ja paņem šito. Aizsūtīšu kaut ko paspēlēties turieni. Tu uzbeidz zīmēt, un tu nāc dejot. Veidiņu darbs būs drusku savādāks. Sarkana kleita būs. Melna. Un dejos šitā kopā. Tā viņa dejos. Te viņi vēl var spēlēt spēli. Nav obligāti jāsteidz, tad ejam arī pie citām ģimelēm. Ejam pie šitām ģimeles. Te man ir viss tas pats. Izņemot šo mašīnēm, bet to es jums rādīju video klipā, varbūt. Es visām virtuvēm vēl lieku šitos, ja es aizmirstu, protams, tad visu lieku. Aiziem priekšā. Tad vēl mums ir šitāda gulta un šitāda istaba. Tā ir spēļu un deju istaba. Te bērna istabija. Es ieliku un šitā istabas rasu, nu nebija daudz ko likt. Es arī izdomātu. Tur Richard iesi spēlēties ar veļvājā. Mums neko nedarīsi, bet tētis mums kāds traukus. Mamma mums ies spēlēt ģitāru. Viņa spēlē ģitāru. Nu, vismaz viņa grib mācīties spēlēt ģitāru, bet kur tu tā nāci? Ej prom, ej lasīt grāmatu. Viņa mācās spēlēt ģitāru, viņa man met, jo, nu... Es ej prom. Labi, tu mums ies mazgāties. Viss, ej prom. Panāc pēc tam uz viņiem. Redzat, viņi vairāk nemetīmē, dažas reizes zemē. Viņi atkal nometīs. To es nezinu. Tā viņi spēlēs.
viss pārējais. Un te ir virtuve. Bet iekšē virtuve Jonita iet kā viena strīpa. Bez tam strīpa uz leju iet. Te, protams, nebija tie te 2 krēsli, jo gadu bija pie sienas, un šitie 2 nebija. Bija tikai 4 krēsli un 1 galds, bet es viņu pabīdīju, varētu uzlikt vēl 2 krēslus. Tā kā būtu labāk. Vai kā man tas viss pats ir? Pēc mazgāties. Tā kā iziet pēc bērnu rokā. Beigas mēs jau bijām. Nepievēršot uzmanību. Un jā, vispār labi. Atā! Liekat laikus, abonēt manu kanālu un rakstot komentārus. Atā!